Sveiciens visiem, atkal iet mūs tās filmas uz priekšu, un, protams, ir interesanta lieta, par ko gribēju parunāt, kad nevienmēr izdodās visu, ko mēs esam plānojuši. Ja mēs esam, piemēram, šeit tepat Latvijā medijām, vai arī tepat blakus kaut vai Igaunijā, Lietuvā, tad mēs varam, ja uznāk ļoti slikti laika apstākļi, mēs varam vienkārši sēdēt mājā, jo tādā laikā pat slikti sievietes un laukā nedzen, ja iet zema debes kopā, bet ja mēs esam aizbraukuši kaut konkrētā vietā, tad, protams, mums ir jāmedī. Mēs nevaram neko darīt, un laika apstākļi tādi, kad ir pilnīgi migla un neko nevar redzēt, tādā situācijā ir tā, kā ir, vai ne? Un šajā reizē bija tā, ka vesela nedēļa ir parasti, kad 1-2 dienas, bet šeit bija vesela nedēļa, kad vienkārši neko nevarēja izdarīt. Bija lietus un migla tāda, riktīgi stingrā migla, kad viņi nonāca līdz tiem kalniem, saucamajiem sopkām, līdz vidum, un pilnīgi neko nevarēja redzēt tādā situācijā. Un, protams, pa apakšu tu tikai cīnījies ar lāčiem, kas tur staigā, viņi ņēmās, un vairāk ar neko nevarēja izdarīt. Tā notiek tādā situācijā, redz, mājās tu var padzert vīnu vai labu konjaku vai viskiju un viss kārtībā, bet tur tomēr centāmies kaut kā pamedīt, bet, sanāca tā, kā ir, un par to neviens nekad nestāst. Mēs šajā gadījumā jums to parādījām vienkārši. Esam te tādā pilnīgā ellē, nenormāla migla, neko redzēt nevar, un staigājām pa leju. Bijām augšā pie kalna, un redzams, ka tur viss ir pilnīgākā miglā. Tā migla brīžiem parādās, brīžiem aiziet. Esam jau normāli gabaliņu tādu atcēlušies. Parādīšu. Te mēs esam. Tā pa smuko. Un izgājām tur Slaņikā, likās, ka tai pusē ir dzīvnieki, kas mums interesē, bet uznāca migla, atkal viss tas kalnēls uzreiz ir uzreiz tāda absolūtākā miglā un neko redzēt nevar. Te laužamies cauri Slaņikam saucamam, par to tikai pa lāču takām var iet, bet arī jau tā pa lāču takām var satikt lāci, jo redz, ka te ir tādi džungļi. Lācis nāk un tu nāk, un tad ko tu te dari? Kas te saimnieks? Es vai tu? Tā mēs te cīnamies. Tādiem palāču takām, tikai palāču takām, kā blakus noiet, tad ir dimbā. Un te vēl jālien cauri elli, un, protams, jau vairākas dienas ir tāda migla, bet tāds tās medības ir, ka tie trakie mednieki brauc šitādiem procesiem, šo vienkārši normāls cilvēks noteikti saprast nevar. Šitādā attālumā un šitādā ellē, te neko arī nevar izdarīt. Protams, sagrāt to, ka migla, tad viss palika nometnē, bet mēs te lāčiem negribam cīnīties. Centīsimies viņu pacīt prom, lai viņš paliek dzīvs un dzīvo ilgi un laimīgi šeit. Meklējam savādākus dzīvniekus. Un, protams, skati šeit drausmīgi skaisti. Pieiesim tuvāk, uzlaidīsim bišķi video jums, lai viss saprotams. Sveiciens visiem! Esam te maliņā. Tā, ka mēs esam uztaisījuši ikrus uztaisījuši Lietuvas variantā, Čukotas variantā, tagad taisam latviešu variantā. Noteikti tur olti varētu uztaisīt vislabāk, bet, kā būs, tā būs, tad redzēsim, vai būs ēdam arī pēc tam. Viss vienā miglā, jau sēžam, atkal gaidam, jo nevar redzēt pilnīgi virsos, neko nevar redzēt. Uzkāpt augšā var līdz sopkai. Un viss redzamība pazūd. Skats, protams, te crazy. Smuki upes, pils ar ziviem. Ārprātā vienkārši. Un tā mēs te dzīvojamies. Gribētu uzkāpt tur augšā, bet redz, ka tur tagad deķis. Neko tur nevar augšā redzēt. Pilnīgs sviests. Otrā pusē tas pilnīgi tas pats. Nedēļu esam jau sopkās, un, kā redzat, pilnīgi nekas nemainās. Apakšā ir gaišs, augšā viss miglā, un
neko nevar izdarīt. Redziet, būs laikam tāds šoreiz stāsts par to, kad daba vienkārši izdara savas korekcijas un nekas savādāk mums nesanāk. Tā mēs te dzīvojamies pa kalniem. Un vēl neko dotā momentā redzējuši neesam pilnīgi. Jo viss augšējā daļa, visi kalnos, lāči, jā, tie ir daudz, nu kā daudz, katru dienu kādu satiekam. Bet meklējam Čuhotskas sniega gauns un vēl dotā momentā redzējuši vispār neesam un vēl palikuši, es nemaldos, 2 dienas. Tas jau būs 7-8 dienas vienā miglā dzīvojam. Nu, arī ko redzēt. Tu man, es tev. Un viss. Amen. Esam atkal Sopkās. Esam uz to līniju, kur ir jo savās neko nevar augstāk redzēt. Nav jēga augšā līst. Esam uzkāpuši tādu gabaliņu. Lejā smuku upīti tek, no tās pat ūdeni var dzert. Uzreiz, iesim, padzersimies, bet, būs laikam mūsu kino tāds, tur priekšā tik smuks vietas izstāst. Būs kino tāds, kad būs mums vienkārši nulēm, jo šodien vēl viena diena medība un laiks nav mainījies, iedomājieties. 7 dienas visu laiku līst un migli ir Sopkās mazajos kalnijos, bet šitie kalni arī nezinu kādi viņi te ir, bet lai tu pusē uzrāptos, tev jau sirds pa muti lec ārā. Un sanāk tā, kad arī, ja būtu tā momentā jāšauj, tev vajag pāris minūtes, lai atvilkt telpu. Reku sniegs, iepriekšējās ziemas sniegs, tas te vispār nenokūst. Cīnamies atkal ar Čuhotskas sniega gauniem. Šitas laikam būs tā reize, nu vēl rītā pēdējā diena. Protams, cerība mirst pēdējā, bet te situācija tāda, ka, laikam būs daba stiprāk pa mums. Kurā gadījumā, jo šeit visa kājām jādara, pašiem jāstaigā, pašiem jāmeklē, pašiem jāmedī tādas īstas medības, jo nav tā, ka tur helikopteri tev atved un 3 čukčis Sopkās sēd un sargā to haunu, un tad tu pieeji un nošaunies baies varonis. Te tomēr ir īstas medības un nevienmēr viņas ir veiksmīgas. Tāpēc jums arī novēlu ne pūku, ne spalvu. Uzrāpā viņa līdz miglai. Tā var lai apstāties, uz raudim, ko padzerties. Nozam ūdenīt. Šito te viņi vēl ēda. Ja nebūtu mūsu kājas, tad būtu arī ēda viņiem kopā, lai saprastu, ko viņš domā, ko viņš palicis. Bet, skaidrs tas, kad arī otrā pusē ir tādas taks, tās ir Čuhotskas sniega un taks, un tur būs virsotni ir dimbā galīgā, tur nekā nevar darīt. Cik tur ir 70 metri līdz augšā, bet tur ir pilnīgā miglā. Uzgājām un tā un pakstīt viens otram pirkstu. Hauns man es viņam nocākā. Tagad otrā momentā laikam mēs esam tie hauni. Tā viņi ir vietējie te, šitie te, priekšnieki. Un dabija ienes uz savas korekcijas un skatāmies, priecājamies tikai un migliņi iet, jau tagad pulkstenis, cik it pastīsimies, 3, vēl varam it kā stundu tur iet, bet ko tur darīt, tur ir jau līdz strautam lejā migla. Tur ir vēl sūdīgāk, kaut kāds kilometrs turienē. Tas nozīmē, ka tur bišķi, ko atnācām, tur bišķi gaišāks, jo tur ir zemāk un viena augstāk iet. Ja jau nebūtu tā migli, ja varētu redzēt, tad būtu 2 reiz interesantāk. Bet tā, ar vislabākiem novēlējumiem jums visiem. Griežamies no miglas pastāvus, ejam lejā, upīt tādu, ko ar to ūdeni dzert, tad tā apmēram izstāst. Rīt vienā miglā ejam uz bāzi, uz tajā plato mums ir bāzi. Pēc nedēļas lietus, beidzot normāls laiks iestājies, kaut arī
bišķi smidzinu vēl kāds nomācies, bet, nu, no tās vietas braucām ārā, jo palikuši jau tikai 3 dienas. Un laikam jau tie sniegauni dzīvo šeit ilgi un laimīgi, bet, nu, tad vakarā apstājamies, tur saķēras 2 veselu kaudzi. Un viena daļa jāatstāja lāčiem, viena daļa, cik varēsim apēdīt. Atnāk pie lielas upes. Otrā pusē ir 940 metru augsts sopkas, nu tāds rīktīgi skaistās. Rādīšu. Tur galotnīt iekšā ir sniedz mākoņos. Un tad iztaisīsim tādu riņķi, lai labāk miegs būtu un redzēs, kas no rīta notiks. Šodien pirmo dienu ir, kad nu tā riktīgi vairs nelīst, un arī protams, arī ir kaut kāda redzamība. Šeit gar upes malu tāda skaista liela upe, vai ne, pilna ar lašiem un visādiem vēl kaut kādiem 5-6 veidu lašiem, vai ne, un gar malu visur ir taks, tāds iemīts dziļas taks, pa kurām vislāk staigājuši lāči jau vairākus 100 gadus, vai ne, šī tāda riktīgi lāču pasaule, bet mums tās prioritātes domātā momentā ir citas, bet laikam šoreiz būs tā, kad arī viņas paliks tikai mūsu cerībās. Šitā ir tā lāču taka, kur te gadu 100 ir samīta taka, iedomājieties, kāds riņķi. Tur ar vienu taciņu tādu švakrāku bišķi, bet tā te viss mums tundra, viss normāli. Tā te tāda taciņa. Ļoti viegli paiet, tagad pa asfaltu. Nomīts tā ir bitvajag redzīt, pekainīši un saminuši tie bitvajag redzīt. Pēdas gājuši te, nekā uz zivtiņas noteikti ēst. Skatīties vai nāk vai nesto, jo tagad vienas lašu sugas jau esot iznārstojušas, un pats trakākais ir, ka viņas iznārsto un aiziet bojā. Briesmas vienkārši. Nu, citām vēl jānāk augšā, nu redz, ir tādi. Acīm par to mēs tagad klapēsim uz priekšu. Otrā diena bez lietus. Esam tagad pasaules malā. Domājam, pēdas nav jauši, kā augšā jāapstās, kas te augšā notiekās. Kaut kādi 900 metri pie 1000, vai ne? Bet tā sopka apaļ un tāpat aiziet pāris stundas, kamēr te augšā uzčubinās. Bet augšā viss ļoti skaisti. Bet, kā redzams, sniega un nav. Un ar to mēs arī viņus apsveicam, jo šīs būs medības tikai ar tādu estētisko un baudīšanas ģeologiem piedzīvojumu, ka nevar dabūt elpu vēl apakaļ, ja šajā momentā uzkāpt un arī viņas ieraudzīt, vēl vajag kādu pāris minūtes, lai dabūtu gaisa plaušās normāli, lai varētu skaisti šāvienu izdarīt pāris 100 metriem. Nu tā te izstāsts tā kā pasakā, vai ne, paņēmuši tūlīt vēl no otrās puses, lai jums būtu sapratni. Nu, kur man saitiņas ir? Kur mani auniņi, kur manas saitiņas ir? Tur no tām ūdens pasaules atbraucām, un tur arī mums ir okeāns. Nu, tā skaisti, vai ne? Tas var būt skaitāk. Жирный такой, без червей, без него. Вонял вообще.